Labrīt! Šobrīd ir 11:30, un mans plāns īstenībā bija, ka es pamodīšos 8, 9 būsim stallī, un tad sāksim kaut ko darīt. Bet es naktī vispār gandrīz negulēju. Es reāli aizmigu kaut kādos 7 no rīta, jo es nevarēju aizmigt. Tā kā jā, plāni nedaudz izmainījās. Nepamodos es no rīta, bet tad tagad dosimies uz stalli un sāksim ņemties. Tā kā man tikko piezvanīja, vajag iebraukt veikalā, tur ļoti ātri jānopērk viena lietiņa, un tad braucam uz stalli. Biju veikalā, nopirku to, ko man vajag. Zin kā, es esmu ļoti saprotoša pret visiem cilvēkiem, ja? Es strādāju ar bērniem un jauniešiem, un tur notiek visādas lietas, tā kā es esmu ļoti saprotoša. Bet zinat, ko es nesaprotu? Kāpēc veikalos rindās vajag stāvēt tik tuvu, ka tas cilvēks elpo man virsū? Tas man nepatīk. Tādus cilvēkus es nesaprotu. Ok, es beidzot esmu stallī, kamēr visus sadarīju, sabraukāju. Pagāja laiciņš. Tagad es aiziešu, ieliešu Donnai un Aleksai ūdentiņu. Viņas meitenītes tur jau rekur staigā. Tā kā jā, spaiņi sasaluši, bet vakar Mārtiņš izlāja ūdeni, jo es būtu atstājusi tā kā ar ūdeni, es aizmirsu par tiem spaiņiem, kur Aleksiņa nāk. Labi, ieliešu ūdeni. Nu, lūk, skaistās meitenes dzer. Parasti ir tā, ka, kad es atnesu viņas vienu spaini uzreiz izdzer, un tad es atnesu vēl 2 spaiņus, un tad viņas dienas laikā dzers. Bet es domāju, ka iespējams šonakt viņas paliks man ārā, jo solā diezgan siltu nakti. Līdz ar to tad vajadzēs viņiem vakarā atnest lielo, to bļodu, kas man ir. Nu, jūs jau zinat. Un tad saliet ūdeni tur. Tā kā tagad meitenēm treniņi notiek jau 3. Tas nozīmē, ka pēc pusdienām man ir laiks, lai pašai pajātu zirgus beidzot. Un tad šodien no visiem zirgiem izvēlējos, kas jāšu Donnu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņai nav bijuši treniņi, man liekas, 3 nedēļas. Un šonedēļ beidzot ir tā nedēļa, kad būs pilnvērtīgi treniņi. Un man ir bail, ka šis lielais melnais zirgs man izvalkās bērnus pa visu pasauli. Tāpēc, lai tā nenotiktu, es šodien viņu pajāšu. Un es ļoti ceru, ka mums ies labi. Tā kā, īsāk sakot, mans stallis šobrīd ir karantīnā. Kāpēc mēs esam karantīnā? Tāpēc, ka mums ir kailā ēde. Bet par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Ir arī pozitīvas lietas. Tā kailā ēde nav, vismaz pagaidām, es ceru, ka arī nebūs Donnai un Aleksai, kas ir ļoti labi. Man gan likās, ka Donnai ir, jo viņai šeit ir nobersts, bet tā nav ēde, tas ir nobersts no segas. Donna. Jā, es ceru, ka jūs varat redzēt, bet jā, tur baršiņai sega, kas ir tā kā slikti, bet no mana skatījuma tas ir labi, jo tā nav ēda. Tā kā, jā, visādi citādi viņai nekā nav, un Aleksai arī. Viņas man abas ir smukas, un tas ir pozitīvi. Kā jums liekas, cik liela iespējamība ir, ka šis lielais melnais monstrs mani izvalkās šodien Donna pa visu pagastu? Kā jums liekas? Es domāju, ka tā iespējamība ir diezgan liela. Bet es ceru, ka mēs ar tevi, Donsi, sarunāsim visu. Viņa tomēr gribēs šodien uz treniņu, pēc ka viņai treniņš nav bijis jau kādu laiciņu.
Nu, man liekas, ka tiešām 3 nedēļas viņai nav bijis treniņš, tas ir tā kā diezgan slikti priekš manis. Spriežot pēc tā, ka viņam man tas stāv bez maksas. Oi, es tev ieliku mutā. Piedod, Donna, tas nebija tā domāts. Es nepamanīju, ka viņa ciet. Jā, nu sanāk, viņa stāv pie manis bez maksas, un viņa neko nedara. Viņa tikai ēt. Tā kā tas nebija baigi pozitīvi. Tāpēc ir labi, ka treniņi pirmām kārtām var jau notikt vēlāk, jo tad vairāk meitenes tiek man uz tiem treniņiem. Un otrais, kas ir labi, ir tas, ka laikapstākļi ļauj. Lai gan es tā skatos, ka uz nākamo nedēļu tur jau atkal ir zem jautājuma. Tad nu vismaz šonedēļ tad zirdziņi būs izkustināti. Tas jau ir šausmas. Šī tik ilgi zirgiem nav tie treniņi. Nu, tas ir traki. Jo man ir rekur dažas meitenes, kas nav, nu, kuras ir patstāvīgās meitenes. Es nerunāju par tādām, kuras man nāk vienreiz mēnesī savas pašsajūtas dēļ. Bet tādas, kuras man startē uz mačiem, viņām laikapstākļu dēļ, nevis tāpēc, ka viņas negrib uz treniņiem, bet tiešām laikapstākļu dēļ, nu, nav bijušas mēnesi vairāk. Un tas ir šausmas. Tas ir briesmīgi. Es jau cerēju, ka mēs februārī varēsim kaut ko aktīvāk padarīt, varbūt ar iejādas elementiem, bet acīm redzami, ka laikam, ka nē, jo zirgi ir jātrenē. Nu labi, es tā skatos, ka Grifons un Aleksa man varētu būt, ka paspēs viņiem aptuveni, ja nākamnedēļ un tuvākajās nedēļās noteikti treniņi. Viņiem 3 nedēļas paliek, un tad viņi ir tajā maksimālā spēkā uzkačāti. Donna gan nē. Donna man te ir izlaidusi daudz treniņus līdz ar to. Tā jau redzēsim, kad Doncis Poncis varēs sākt kaut ko darīt no iejādes. Vismaz tādas grūtākas. Jo. Bučas viņai patīk. Tagad Doncis Poncis mums ir ļoti aktīvs šobrīd. Viņa šausmīgi grib treniņu īstenībā. Vismaz pagaidām, te jau redzēs, vai viņa noturās kaut kādu slodzīti. Ziemā gan ir tā, ka ir ļoti ilgi jāiesoļo zirgi. Nu, ne ļoti ilgi. 10 minūtes vismaz ir jāiesoļo zirgi un jāatsoļo 15-20 minūtes atkarībā no situācijas. Tā kā jā, skaiti. Vismaz 25 minūtes mēs soļojam, un tad mēs kaut ko darīsim. Ja es viņu novaldīšu, jo viņa šausmīgi aktīva ir šobrīd. Nu, pirmajā virzienā mēs norikšojam 10 minūtes. Šī tā muciņa tiekus. Es arī nedaudz, ak, Dievs, izskatos baigi izspūrusi. Bet, godīgi sakot, ir baigi interesanti, jo sejā ir augsti, bet šīdien te ir tik karsti. Un man ir baigi forša tā jaka, ka viņa tā kā visus augšstilbus silda un tā kā nesalst. Vienīgais, kas salst, ir kāju pirksti, jo kāpšļi ir metāla, un tad, nu, metāla kāpšļos tomēr ziemā salst. Bet, nu, tas ir vienīgais, godīgi sakot. Nu, jā, vajag. Bet, nu, es uzlieku šaulīti nedaudz, un tad vismaz zodiņam silti, un ir ok. Jā, Donna baigi forši parikšoja. Tagad pasoļosim, un tad otrais virziens. Nu, viss. Ar Doncīti mēs pabeidzām. Sniegs sakritis. Jā, pie mums šodien snieg. Nu, jūs redzat, gan jauka. Jā, teikšu tā, augsti nebija. Tiešām bija ļoti labi. Vienīgais, nu jā, kā kāju pirksti metāla kāpšļos salst. Bet tā vispār super. Donnu jāt man ir diezgan fiziski grūti. Ne tikai tāpēc, ka viņa ir tā kā smagnēja uz roku, nu arī tāpēc. Bet vēl ir tas, ka mēs esam asimetriskas. Ar Donnu ir ļoti jāstrādā, jātur labā pavada. Un ar kreiso pavadu ir jākoriģē viņa, jo viņa visu laiku liecas uz labo pusi šausmīgi. Un tad tā kā nevar par daudz labo pavadu,
un jākoriģē ar kreiso pavadu, lai viņi iet taisni vai liecas pa kreisi. Bet mans ķermenis strādā diezgan pretēji. Man ir ļoti grūti ilgstoši noturēt labo pavadu. Man patīk drīzāk, ka paspēlēties un atlaist to pavadu, atkal paspēlēties un atlaist to pavadu. Ar Donnu tas tā baigi nestrādā, tāpēc, ka viņa ir smagnēja uz roku un viņa riktīgi tevi valk. Tad, kad tu paspēlējies un atlaid to pavadu, viņa vienkārši izstiepjas pilnā garumā. Tāpēc, jā, tas tā diezgan, priekš manis ir grūti. Un, gribēju jums pateikt arī, ka šādi var būt, ka vienkārši zirgs ar jātnieku nesadar kopā tikai tāpēc, ka fiziski ir grūti. Zinat, ka ziemā ir pats trakākais pēc jāšanas nokāpt no zirga, ka tev ir pārsalušas kājas. Manas kājas! Man viņas laikam tikko nolūza. Oi, zinat, ko es jums pateikšu? Cik es ļoti tagad gribētu izdzert siltu tēju, jūs pat nevarat iedomāties. Kamēr jāj, tikmēr nav augsti. Augsti paliek, kad tu atsoļo zirgu. Un tagad, kad es nokāpu no Donnas, apsoļoju apli rokās, atnācu uz stalli, šausmas. Lielākais kaifs bija uzvelkt termobikses. Nē, tās nav termobikses, tās ir tās slēpošanas biezās bikses. Tas bija lielākais kaifs manā dzīvē. Tagad paliek aizvien siltāk un siltāk. Un cepuru uzvelkt, jā. Tas arī bija baigi forši. Jā. Donna tagad pastāvēs stallītī kaut kādu stundiņu un doties ārā. Es tikmēr, tūlīt man būs Anna uz struniņu, bet es tikmēr patīrīšu bokšus un sasildīšos. Kā reiz paspēju Grifītim boksīt iztīrīt. Sildu tagad ar teikanu ūdeni, lai viņš atnāk, viņam ir silts ūdentiņš, jo sportinieki man netiek pie tā kā neierobežota daudzuma ar ūdeni aplokā. Līdz ar to ir ļoti svarīgi tā kā sekot līdzi, lai viņiem iekšā ir ūdens visu laiku. Un, būtu forši silts ūdens, viņi arī labāk dzer. Ļoti forši, ka es paspēju Grifam to boksu iztīrīt, tāpēc, ka Anna jau atbrauc, viņa aizgāja pēc inventāra. Un man vispār ļoti patīk, ka tā kā bokši ir tīri, kad atbrauc meitenes, lai viņām nav zirgi jāsaglopa sūdiem. Protams, nevienmēr man tā sanāk. Īpaši, ja meitenes grib treniņus no rītiem, tad no rītiem bokši nav tīrīti. Es viņus tīru tā, kad man ir laiks. Līdz ar to, jā, no rītiem bieži vien meitenēm nākas zirgus saglot pa sūdiem, bet, nav tā, ka tie bokši nav tīrīti nedēļu, jā. Katru dienu es tīru bokšus, līdz ar to tur nav nekas traks. Kamēr Anna saglojas, atnāca uztaisīt zirgiem vakariņas, Liemeratai mums iet auzas ar viņas musli. Kasīte ir tikai auzas, Grifonam ir auzas ar lucernu, un tad ir mikroelementi, Reformin Plus, kas ir ļoti šukurīgi mikroelementi. Tā. Šitas mums iet Liemeratai. Tātad mums ir 100 iet kasītei. Un arī 100 mums iet Grifītim. Tātad vēl no jaunumiem mums ir Baileys Garlic, jeb ķiploku pulverītis. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ēdas dēļ mēs kaut kā cīnamies, un tad viens veids, kā cīnīties, ir visiem kukaiņiem, insektiem, baktērijām un infekcijām nepatīk ķiploks. Tāpēc, jā, dodam zirgiem ķiploku. Raiko Anna ar Grifīti. Tikko sāka rikšot, un Grifons galīgi negrib strādāt. Jā. Viņi šodien jau rikšo 18 minūtes vienā virzienā un 18 otrā virzienā. Kamēr Anna jāj, izvadīšu Donnu ārā, lai es varu iztīrīt retas boksi. Un vispār, agrāk man ļoti patika trenēt iesācējus. Tie, kas neko nemāk, un es varu tā kā viņus izveidot pēc sevis.
šobrīd man tik ļoti patīk, ka man ir meitenes, kuras es tiešām varu iedot zirgu, iedot uzdevumu. Nu, ja tas ir vienkārši uzdevums, protams. Bet man ir tādas meitenes, kuras varu atstāt vienas pašas. Un tas ir tik forši. Un tu atnāc paskaties, viņas pilda to, ko tu pasaki. Viņas domā pašas. Tas pat ir ļoti veselīgi. Ik pa brīdim vienkārši iedot viņām pašām. Lai viņas domā, lai viņas secina. Un, jā, man ir baigais prieks, ka man tādas meitenes ir. Viņu gan nav daudz. Viņas ir kādas, dažas. Jāgu Mārtiņš ar traktoru. Bet, tās ir meitenes, kas pie manis trenējas jau gadi 4. Tad tādām es varu uzticēt savus zirgus, savu inventāru. Un es zinu, ka viņas arī darīs to, ko es pateikšu. Aleksa ļoti, ļoti priecīga Donnu redzot. Viņa jau te skraidīja un sauca. Viņa jau tagad viņas sakausies, jo viņām ir tādas attiecības. Tā, boksīšus es iztīrīju. Visiem 3 zirgiem tīri boksīši. Grifoniņš jau ir iekšā. Anna, cik ļoti nosali? Ja godīgi, baigi nē. No sākumā seja ļoti salā. Tev nesalst kāju pirksti? Beigās jau jā. Jo man salst, man liekas, tas ir tāpēc, ka mums ir metāla kāpšļi. Ja mums būtu plasmasas kāpšļi, es pieļauju domu, ka nesaltu. Jā, varbūt. Jā, tie arī sala. Grifons ir sasvīdis, ir laikam nedaudz, bet minimāli. Grifi. Vēdam ar Annu ķēdītes uz mājām. Vējiņš kaut kāds ir. Man tā kasīte kā jau jauna, tāda aktīva. Tā, ka kamēr es kasīti mazgāšu nost ar joda ziepēm, tikmēr es stāstīšu. Pirmām kārtām jau jā. Mēs esam karantīnā, jo mums ir kailā ēde. Kas ir kailā ēde? Tas ir parazīts, kas dzīvo zirgu spalvā. Ādā, nevis spalvā, bet ādā. Un jā, viņš izraisa ļoti stipru, spēcīgu miezi. Jā, pakasīt. Ja kasītē nevienmēr patīk. Nevienmēr viņai patīk manas procedūras, bet neko darīt. Kailai ēdei, diemžēl, nav vakcīnas zirgiem. Govīm ir, suņiem ir, kaķiem ir, zirgiem nav. Līdz ar to tas baigi nav ārstējams. Vienīgais, kā tu to vari ārstēt, ir ceļot zirgam imunitāti un viņam ir jāizslimo. Līdzīgi nedaudz kā Covid mums. Mēs izslimojam, mums ir imunitāte, mēs pēc tam pārticēšam vieglāk. Tas pats ir zirgiem ar kailu ēdu. Līdz ar to, jā, neko daudz darīt nevaru, kā tikai mazināt niezi vietās, kur viņai ir izkasīts. Un gaidīt. Kailā ēda ir ļoti lipīga. Tāpēc arī, diemžēl, zirgi, kas staigā vienā aplokā ar kasiju, viņi arī ir saķēruši man kailo ēdi. Tas ir grifons un limera. Viņiem gan viņa ir ļoti nedaudz. Grifonam ir zem ganāžas, vaigu kauliem viņam ir izkasīts, un limeratai ir astes kauls. Līdz ar to, jā. Tādā ziņā tiem diviem vismaz ir laba imunitāte, šai te gan nav. Tāpēc mēs šobrīd to imunitāti cenšamies pacelt. Tātad, kā es ārstēju šobrīd? Es mazgāju ar joda ziepēm, visur, kur es redzu, kur viņai ir tā ēde. Ja to var pateikt diezgan vienkārši. Kad tu saproti, kurā vietā tas ir, tad tu uzreiz saproti. Bet viņai ir pa visu ķermeni, nav uz kājām gan.
bet pa visu ķermeni, un tas tā diezgan traki. Kur es atklāju lielu koloniju, ir šeit krēpēs. Te bija vienkārši šausmas. Ļoti, ļoti traki. Nu, un aste. Mazgāju ar joda ziepēm, un tad smērēju ar jodasepta ziedi, kas, es teiktu, palīdz. Mums ir 2 nedēļu tests, bet es teiktu, ka es jau redzu uzlabojumus, jau palīdz. Tā kā tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Nu jā, un vēl pirms es visu šito sāku, zirgus attārpoju, jo tas tomēr ir parazīts. Nav teikts, ka viņš rēģēs uz to attārpošanas līdzekli, bet es attārpoju tādu attārpošanas līdzekli, kur it kā saka, ka palīdz gan. Tā kā skatāmies tagad, vai parādās jaunās vietās, neparādās, kas pa kam notiek. Ja būtu vasara vai vismaz pavasaris un siltāks, es viņu visu mazgātu, un tas būtu daudz efektīvāk nekā tagad ar pa vietiņām tikai, bet, nu, diemžēl es nevaru. Līdz ar to, jā, tiekam galā tā, kā varam. Mēģināšu jums parādīt. Lūk, šeit var redzēt vietu, kur viņai ir tā ēda, ja. Nu, tas sarkanais, tas ir no jodasepta ziedes. Nu jā, varbūt te jau mums ir smuki sadzījis. Un, re, kur ir vieta, ko es tikko atklāju. Jā, te ir bijis. Bet, nu, ejot ar pirkstu var just, ka tāda tur ir ar blaugznām. Un tad, jā, tad visticamāk agri vai vēl viņu izkasīs tur. Un tad tur arī būs. Tāpēc es saku, šitā kā es daru, un tas ir baigi čakarīgi. Labāk būtu viņu visu nomazgāt. Bet, nu, diemžēl, tas nav iespējams šobrīd. Jā. Un tagad tā ļoti forši tur. Nu, šitā ir tā puse, kur vistrakāk viņai ir. Te var redzēt, ka ir bijis un jau spalva ir izaugusi jauna. Tā bija viena no pirmajām vietām, bet es tāpat pielikšu nedaudz jodu, jo man nepatīk, ka tur ir vēl tās blaugznas. Tad, nu, te var visādas te jauna vietiņa. Te re, ko var redzēt. Un tad tā mums te iet pliks zirgs. Jā, re, kur ir vietiņa vēl. Tā kā, jā, traki. Tā, nu, kamēr kasītis kalst, jo vajag, lai viņai nedaudz izkalst tie pleķīši, es iedevu zirgiem vakariņas. Jā, re, ko viņi visi man ēt. Lemerata noplēsa barotavu, gan jau stāstīju jums. Tā kā šobrīd no barotavas ēt tikai grīpis. Bet jā, viss stālis pēc ķiplokiem tagad smaržo no tās piedevas. Šodien es kā ar jums runājos, es izdarīju nedaudz savādāk, jo dažās vietās, kuras viņai mazgāju un smērēju, viņai jau paliek labāk. Un tagad man atrast tādu vietu, kur es viņai neesmu, nu, piemēram, šeit te. Var redzēt, te jau ir smuka ādiņa, te vienīgām, kam vajag, ir augt spalvai. Un tad priekš kam man tur smērēt ar to jodasepta ziedi. Tāpēc es dažus plankumus nesmērēju. Un tad mēs redzēsim, kas būs. Pavērosim. Jo tagad es smērēšu, es domāju, tikai tur, kur es redzu, ka vēl ir tā ēde, kur ir blaugznains. Nu, un redzēsim, vai nekasīt. Tas pats īstenībā ir arī grifonam un limeratai. Limeratai pie astas, un tur vairāk nekā nav. Tur viss ir smuki. Un grifonam arī uz zodiņa viss kārtībā. Nu, tur labi, tur spalvas nav, bet, nu, nav vairs to blaugznu. Jā, un pēc taustas arī, nu, neliekas, ka tur ir. Tā kā varētu būt, kā? Varbūt mums paliek labāk? Cerams, ļoti ceru. Bet jā, cik ir interesanti īstenībā tas, ka, kad es jums parādu kaut ko, ko man ir bail nedaudz rādīt, ko es zinu, ka citi cilvēki nerādīs. Jūsu atbalsts ir fenomenāls, cik daudzi cilvēki man privāti uzrakstīja. Un īstenībā šis nav kaut kas, ar ko cilvēki nesaskaras. Man ļoti daudz uzrakstīja, ka viņi ir izslimojuši zirgu ēdi, ko viņi darīja, kā viņi mazgāja zirgus. Man ir ieteikti ļoti daudz šampūni, man ir ieteiktas smēres, man ir padalījušies ar pieredzi cilvēki. Tā kā, jā,
Bet cilvēki nerunā par šo. Tāpēc šeit tas maisis, kurai nav bail pateikt. Tā kā jā, labi. Paldies, ka noskatījies šo video un neaizmirsti uzspiest laiku un ierakst kaut ko komentārā. Kā arī, ja tu vēl neesi to izdarījis, obligāti piesako man. Nu labi, tad tiksimies nākamnedēļ. Cerams. Atā!